Labdien! Mani sauc Viktorija Zakarkeviča. Es esmu certificēta uzturu speciāliste, un iespējams jūs mani esat kaut kur redzējuši veselīgu uzturu blogā Uzlabo, bet šodien parunāsimies par rezidentūras iespējām reģionālajās slimnīcās. Šodien ir rezidentu sarunu pirmā epizode, un pieskarsimies tieši Austrumlatvijas lielākajā slimnīcā un diagnostikas centrā Rēzeknes slimnīcā, kur ir bijusi arī mana pirmā darba vieta. Gribu jūs iepazīstināt arī ar šīs dienas runātājiem, kas palīdzēs saprast, kā tad ir būt rezidentam reģionālajā slimnīcā. Un kā pirmais pie manis sarunā ir ciemos certificēts internists Valdis Dakuļs, certificēts neirologs Kārlis Tirāns, 4. studiju gada rezidents, traumatologs un ortopēds Serdejs Kižlo. Un es domāju, ka mēs sāksim ar to, ka pārbaudīsim, cik labi jūs pazīstat savus kolēģus. Padalieties par vienu soli uz priekšu sēdošo kolēģi. Sergej, padalies par Kārli. Ko tu zini par Kārli? Es varu padalīties par abiem speciālistiem. Pa kreisi Mr. Dēkls. Ar viņu Covid laika mēs ārstējam diezgan daudz pacientus nodaļā. Tas bija... Un sagāzām arī dažādus negluži podus, bet... Es atvainojos. Tas bija laiks ar piedzīvojumiem, diezgan ar intensīvu ārstēšanu un visiem labiem un sliktiem momentiem. Par kolēģi pa kreisi, principā es par cilvēku varu pateikt tā, ja man būs saskarsmēs vai manam radiniekam, principā ar kādu neiroloģisku slimību, pirmais cilvēks, kur mēs zvanīšu, tas būs tiešām Karli. Man ļoti patīk, ka cilvēks apskata pacientus diezgan akademiski. Ir specifiska pieeja, kaut kur apmēram 2-5-3 minūtes uz cilvēku. Cilvēks mēģināja izglītot vispār tā kā mūsu sociumu, mūsu pacientus. Tā kā, ja kas, tā kā jūs varat pierakstīties Instagramā pie ļoti laba neirologa, paskatīt par dažiem saslimšanām, un nedaudz izglītot šīs kontekstu, jo tas pēdējā laika paliek diezgan aktuāls jautājums. Paldies, tev noteikti padalies. Un Kārli, ko tu teiktu par saviem kolēģiem? Ja par Valdi, tad Valdis pazīstu īstenībā diezgan labi un tuvu. Jāzinu, ka Valdis ir 2 bērnu tēvs, labs, mierīgs, nosvērts dakteris, kuram es arī droši varu gan dežūras laikā, gan ir ārpus darba laika uzzvanīt un pakonsultēties par kādu gadījumu, tātad tas arī ir, un par Sergeju. Sergejus pazīstu mazliet mazāk, bet arī ir ļoti pozitīvs iespējas. Varu pateikt, ka Sergejam ir ļoti spēcīgs kā traumatologam rokas satvēriens. Kad mēs sveicinamies, var saprast uzreiz, ka ir traumatologs, Tā, ka domāju, ka cilvēks ir īstajā vietā un vienmēr arī kādreiz dežūrā padalās ar kādu interesantu gadījumu, kā viņš ir operējis un kādi ir rezultāti, Tā, ka mēs, principā, pozitīvi komunicējam savā starpā. Tas noteikti ir liels bonus, ka kolēģi savā starpā ir draudzīgi un var gan dot atbalstu, gan kopā arī podus gājas, kā mēs uzzinājām, bet man noteikti būtu svarīgi un mērķiecīgi uzzināt arī to, kā jūs vispār nonācāt pie tās savas profesijas. Es zinu, ka daudziem tas varētu būt saistīts iespējams ar kaut kādu ģimenes iespaidu, varētu būt bērnības sapnis. Kā jūs teiktu? Sākšu tevi ar Valdi, kā tu nonāci līdz šim? Meklēju kaut kādu izaicinājumu prātam, bija varianti starp ķīmiju vai medicīnu, klasi augstāk, meitene, kas bija absolvējis, pastāstīja, kas ir medicīnas studijas, tas tā arī uzrunāja. Ģimenē, mamma bija medmāsa, bet tā, ka viņa mani virzītu uz medicīnu, tā īsti nebija, tas bija mans paša lēmums un ne brīdi nenožēloju. Tas noteikti ir pats svarīgākais. Un saki, Sergej, kā ir tev? Kas tevi iedvesmoja doties šajā ceļā? Sākamais, tā kā pierakstos uz fizioterapijas programmu Stradiņas universitāti. Tāpēc, ka visa bērnība, principā tur, kā sākot 20 gadus nodarbojas ar cīņas veidu sportiem, patstāvīgi piedalījāmies sacensības, gan bija pirmā trīnieka, uz kādiem sacensībām, kad tas sākā attīstīties diezgan aktīvi. Aizēju uz fizioterapeitu, tur sanāca, ka diezgan grūti bija apvienot. Un bija tādi apstākļi, ka izņemu dokumentus, un kolēģis piedāvā, varbūt tu varēsi aiziet pamēģināt vai pavolontēt atrast palīdzības.
Un tā es izdarīju. Es līdz šim brīdim arī domāju, kāpēc man paņema. Tas sanāca, ka viss sākas ar pirmo reanimāciju. Tā kā es nepanikēju, tā kā paldies starp citu doktoram Skruzmanim, vai viņš man dzird. Pēc cik daudz gadus. Tas bija cilvēks, kurš principā man motivēja. Pēc reanimācijas mēs tiešām mēģinājām izglābt dzīvību. Pēc tam es ar viņu parunāju, viņš pajautā, ko es gribu darīt un rekomendēju stāties caur Latvijas universitāti, un kļūst par ārstu. Un tas principā... Tā es bijis tāds ietekme nedaudz arī no malas. Jā. Tiešām viņš man pastāstīja savu viedokli, ko viņš domā. Un tā principā bija tāds pieņems lēmums. Ļoti labi, ka tāds lēmums tika pieņemts. Un saki, Kārli, kā ir veicies tev? Kā tu nonāci līdz šim ceļam? Man laikam jāsaka, ka mani ietekmē māsa. Man nav tāds stāsts, ka es tur 5 gadu vecumā zināju, ka es gribu būt dakteris, un tā. Bet māsa gan jau agrā bērnībā visiem pētīja zobus, un viņa arī ļoti mērķtiecīgi uz to gāja un kļuva par zobārstu. Un tad viņa arī īstenībā pavilka mani uz šo pasākumu, un teica, ka noteikti tu medicīnā nepazudīsi, ka viņa redz, ka es varētu iedziļināties cilvēkos, ieklausīties cilvēkos, un viņiem palīdzēt. Un laikam līdz ar to arī jāsaka tā, ka man tur fizika un matemātika īpaši varbūt neinteresē, un tad es aizgāju arī uz to medicīnas fakultāti. Tad drusciņ tāds iespējas no malas visiem ir bijis, kas ir motivējis šajā te ceļā. Un īstenībā man arī vectēva brālis ir traumatologs ortopēds, un tad visās dzimšanas dienās pasākumos, tad viņš bija tāds ļoti zolīts, karekls biksēs, viss sapogāts, tāds arī sportiskas miesas būves, un tad arī īstenībā gribējās viņam līdzināties, jo cilvēki viņa vecumā izskatījās krietni sliktāk, un viņš bija tāds tēls labs, uz kuru skatīties. Par to, kā jūs esat nonākuši savās ārstu gaitās, man ir skaidrs, bet kā jūs nonācāt tieši Rēzeknes slimnīcā? Un šoreiz es sākšu ar tevi, Kārli, tādā apgrieztā secībā, droši vari papildināt. Tas ir diezgan, varbūt, jāsaka, likumsakarīgi, ka es esmu šeit. Bija vienmēr arī sarunas ar maniem grupas biedriem, kolēģiem, 1., 2. kurs medicīnas fakultātē, un viens teica, es gribu tur traumatologs būt, es gribu būt ķirurgs, neiroķirurgs, dermatologs un tā tālāk. Es domāju, ka viņi nav pamēģinājuši, kā tas dzīvē strādā, un jau par kaut ko sapņo. Es biju nolēmis savādāku ceļu iet, un pēc 3. gada pats aizgāju uz Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļu un pētīju vienkārši, kā strādā dakteri, kādi ir pacienti, kādi ir rezultāti. Un arī bija viena skaista saulēna vasaras diena, kad dakteris neiroķirurgs teica, vecīt jāiet uz 3. stāvu, kas ir neiroloģijas, neiroķirurģijas nodaļa. Un tad sākot ar 4., 5., 6. gadu es jau pavadīju tajā stāvā, sapazinos ar kolēģiem, ārstiem, māsiņām, sadraudzējos, un diezgan likumsakarīgi, kas aizgāja arī vai uz neiroloģiju, vai uz neiroķirurģiju. Manā gadā nebija konkurss neiroķirurģijā vispār, tāpēc atkrita man galvas sāpes par to izvēles izdarīšanu, un es tad arī sniedzu dokumentus uz neiroloģiju, un īstenībā varbūt arī nenožēloju, jo iespējams es labāk jūtos kā neirologs. Noteikti tāds īstenībā labs ieteikums arī pārējiem speciālistiem, kad vienkārši doties un skatīties, kas tad reālajā dzīvē piesaista un kā tas vispār ir. Un Zakas, arī kā bija tev? Kā tu nonāci līdz Rēzeknes slimnīcai, jo cik man zināms, tad Rēzeknes puse nav tava dzimtā puse. Es esmu rīdzinieks, 6 gadi, līdu ļoti ātri. Pienāca laiks, vajag izvēlēties specialitāti, bet es biju volontējuši, pieņemsim, traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca uz Dunas iela. Nodaļa arī skatos uz traumatoloģijas pusi vairāk. Motivējiet uz traumatologu neirologs Ilja Novikovs. Vienkārši viņu tēvs, kas sākot strādā Rēzeknes slimnīcas kā neirologs, dr. Novikovs. Un vienkārši viņš pateica ļoti smieklīgi, ka tu sevi spoguli redzi, tu īstais traumatologs, saku, jautājumu nav. Un tad mēs iepazināmies kaut kur, kāda gada, es neatceros, tur bija 4., 5. gads, ar Igoru Pikaļevu. Un tad, kad pienāks laika izvēlēties nozare specialitāte, mēs izvēlēsim traumatologiem, mēs ar viņu sazvanamies, man ir ideja. Un, protams, es biju par jebkuru avanķūru. Viņš nav laika stāstīt. Get you in a banana car, braucam.
Un, principā viņš iedeva kontaktus, mani sazvanās, atbrauc un paskatījos, viss patīk, tā kā parakstam līgumu. Diezgan veiksmīgi. Jā, un diezgan ātri. Ātri un veiksmīgi. Tas ir novērtēji pozitīvi un saki. Valdi, kā bija tev? Tas bija 5., 6. studiju gads bija. Bija grupas biedri, kurai jau bija, teiksim, tā skaidra nākotne. Bija grupas biedri, kuriem vēl pat nebija skaidri, kādā virzienā ies. Un tur tajā brīdī var ļoti sajust to garšu, kā ir vienam tālāk iet dzīvē uz priekšu, kā ir otram iet uz eksāmenu, kad nav tās. Un es tajā brīdī biju sapratis, ka es gribu saistīt sevi ar reģionu. Es vēl īsti nezināju kādu. 5. studiju gada beigās es apbraukāju vairākas reģionālās slimnīcas, pēc paša iniciatīvas sazinoties. Šobrīd gan ir otrādi reģionālas slimnīcas, šobrīd daudz aktīvāk interesējās. Tobrīd vēl tas vēl nebija tik aktuāli. Un kaut kā aizķērās Rēzekne, sirsniņai tuvāk. Un arī es no terapijas nodaļas virsmāsas dzirdēju, ka man nosauc par vietējo. Es pats no Viļāniem esmu, kas tepat blakus ir. Un plānoti, neplānoti, sanāca palikt par vietējo, tepat arī esot. Lai gan pirms visas vizītes es pat nebiju sācis apsvērt domu nemaz par Rēzekni. Arī šis izvērtās diezgan veiksmīgi un tā izvēle tika izdarīta. Sakrita tuvāk dzimtajām mājām, jā. Un sakiet, kā jūs teiktu, ko tad vispār nozīmē būt rezidenti? Tādos pāris vārdos, jo skaidrs, ka tur noteikti ir ļoti daudz, kas zem tā varētu, ko zem to varētu palikt apakšā. Kā tu teiktu? Kas priekš tevis vispār, ko nozīmē priekš tevis rezidentūra? Rezidentūra, ja godīgi, nebija viegls laiks. Jā, diezgan intensīvs laiks ir bijis, un es esmu ļoti priecīgs, ka viņi ir beigusies. Varētu teikt tā, ka tu esi jauns ārsts, kurš ir iemests okeānā. Jāmācās peldēt, ja tev ir priekšzināšanas bijušas, tad tev ir vieglāk. Ja tev nav, ja tu neesi voluntējis, tad tev noteikti ir grūtāk. Tātad tas ir tiešām smags, intensīvs darbs ar pacientiem. Papildus vēl ir semināri, konferences, zinātniskais darbs, jātaisa vairāki darbi. Mums bija gadā obligāti jābūt vismaz vienam darbam. Jāuzstājās ļoti bieži, tātad tā brīvā laika bija ļoti maz. Un varētu teikt, ka mūsu skolotāji ir vecāko gadu rezidenti, kuri palīdz, pamāca, pastāsta, mēs ar viņiem kopā dežurējam. Un arī tāpat ir par rezidentūru, var teikt, ka tas ir maksimāli svarīgs laiks, lai nodibinātu kontaktus, un cik daudz kontaktus nodibināsi, rotējot pa dažādām nodaļām, paņemot telefona numurus, un turpmāk viens otram palīdz, un tad izveidojas tāds burbulis, un tad tu to burbuli vari savu atlikušo mūžu īstenībā izmantot. Tā. Un vēl ir teiciens, ka tava pacienta ārstēšanas iznākums ir atkarīgs no ārstējošā ārsta kontaktiem. Jo ļoti daudz, kas ir jāsamanidžē, jāsarunā, un tas īstenībā nospēlē ļoti lielu lomu. Tad tāds, intensīvs laiks, kad ir kaut kā daudz arī jāatsakās, bet vērtīga pieredze. Un kā tu teikt, Sergej, kas priekš tevis ir rezidentūra? Ko tev tā asociējas? Izdzīvošana. Jā, ar parastiem vārdiem. Man bišķiņ savādāk, tāpēc, ka man operējušā specializācija. Un ļoti svarīgs gan, kas sakot, gan tavs kāds, gan kontakti, uz kuriem konferencēm tu vari aizbraukt, pieņemsim, kongresa, konferences. Traumatoloģija, tas ir vienkārši ļoti liels okeāns. Un tur ir absolūti dažādas sadaļas, un viņi ir daudz. Ir tie, kas nodarbojas ar rekonstrukcijām, pieņemsim, sekam, ar apakšējām ekstremitātēm, cilvēki, kur tikai ar rokām specializējas, ir cilvēki, kur specializējas, pieņemsim, tikai uz artroskopiem, endoprotēzēm, infekcijām. Tu vari tur skaitīt un skaitīt, tā kā dažādi ķipa speciālisti, tev vajag atrast savu nišu, tev vajag iziet caur vairākiem cikliem, tev vajag atrast kontaktu kādam no ārsta. Ja tu esi operējušas ārsts, tad, protams, viņu uzraudzībā, tev jāmēģina kaut kā pierādīt, ka tu esi motivēts, aktīvs, ieinteresēts dotajā nozarē, un lai cilvēks vienkārši tev māca, kā operēt.
Un tas ir sarežģīti. Tā kā, pieņemsim, kolēģiem, tā kā viņi nāk uz darbu, pieņemsim, nodaļā. Viņi apskata pacientus, viņi var taisīt, pieņemsim, otru gaiteni, jā, tā kā, tā kā, visu nozīmēt, jā, un principā ar tīro dvēseli aiziet, kas sakot, mājās, jā, bet tu kā operējušies ārsti, pēc tam domā, vai viss pareizi izdarīja, tā, tad es šos tāds materiālus implants, varbūt pozīcija ir tāda, pēc tam tu skaties uz rentgēniem, pēc tam tu pārdzīvo vienkārši par pacientu kā par savu cilvēku, jā, tāpēc, ka viņš tev uzticas. Tu pavadi vairāk laika, tad pēc operācijām, pieņemsim, tad darba laiks līdz 4, jā, tu paliek, taisi atkal gaitenē, tu nozīmē analīzes, paskaties nākošam dienam, paskatās operācijas, sagatavojas. Tas viss process. Tāds izdzīvošanas laiks. Tas izdzīvošana, bet patīkama izdzīvošana. Tā kā, jā, bet tāpēc, ka cilvēki, kur nav sava vieta, ir tādi cilvēki, kuri tā kā vienkārši padod dokumentus, viņi trapie kaut kur, un viņi mēģināja tā kā, paskatīt, vai tas ir to, ko viņam patīk. Un, ja cilvēkam tas nepatīk, viņi sev tur neredz, un tālāk viņi tā kā parasti tā kā vai ņem akadēmijas kaut kāda, vai izņem dokumentus, un tā kā maina specializāciju. Tā kā paliek, pateikt, ka traumatoloģija paliek tikai īstie traumatoloģija. Man prieks, ka tu paliki un izdzīvoji, un padalies vēl, kā ir tev? Kā tu teiktu, ar ko būtu jārēķinās rezidentam šajā periodā? Kā es bieži stāstu daudziem medicīnas cilvēkiem, kad jautā, kas tad tā ir rezidentūra. Ja? Tas pēc likumdošanas ir vienlaicīgi gan pilnas slodzes darbs, gan tāpat laikā pilnas slodzes studijas. Gan mācamies darot rotāciju ciklos, satiekoties ar dažādiem speciālistiem, paņemam kādas domas, zināšanas, atziņas no viņiem, papildinām savas zināšanas un ejam uz priekšu. Ļoti intensīvs periods, bet arī ārkārtīgi tāds pamācošs, kurš ļauj ieskatīties, kas tad uzrunā un kas patīk un uz kuru virzienu tad vairāk doties. Bet arī runājot tālāk vispār par to izvēli kā Rēzeknes slimnīca, ko mēs jau pieskārāmies. Interesanti tas, ka gan Kārlis, gan Valde, tu nāc no Rēzeknes tomēr puses, bet Sergej, tu nāc no Rīgas gala. Un es pieļauju, ka arī daudziem cilvēkiem domājot par to, kur tad tālāk doties rezidentūrā, šis te attālums varētu mazliet baidīt. Bet arī kā šodien pierādījies, tas nav nemaz tik tālu un šis te attālums ir pārvarams. Kā tu teiktu priekš tevis, vai tā lokācija un tas gabals, kas ir no Rīgas līdz Rēzeknei, spēlē būtisku lomu? Ja ir mašīna, tad apmēram tas ir 3 stundas, kaut kur 15 vai 20 minūtes. Kad mašīnas nebija, es sāku braukt ar vilcienu. Jā. Tas pats kaut kur 3 stundas tu brauc viena virziena. Lokalizācijā ir tādi interesanti, ka mēs esam sirdi Latgales reģiona. Jā, tā kā principā priekš nākotnes perspektīvas ir ko darīt. Gadījumi ir diezgan arī interesanti, un kas reģionālas slimnīcas man patīk. Rīgā principā specifika prasa, lai tas pacientus bišķiņ šķiro. Piemēram, bērnus uz bērnu slimnīcu, apdegamu centrā, politraumas brauc uz Galezersu. Jā, un tev sanāca, ka visi, kas ir apkārt, mums ir tikai 2 slimnīcas, un principā visi apkārt Rēzekne, brauc pie tevis. Tev jāskatās gan bērnus, tev jāskatās gan neiroloģiskas slimnīcas, gadās, ka mums pārkrustojas, principā ir multidisciplinārs pacients. Jā. Tas diezgan priekš tonusa uzturēšanai, priekš pieredzē, piedzīvojumiem uz vienu vietu. Jā, tas ir ļoti labas iespējas. Bet arī tas, kā tu minēji, piemēram, kaut vai tā pati braukšana ar vilcienu, savā ziņā tu vari iesaisties vilcienā un arī kaut kādas savas lietiņas tā laika periodā padarīt. Tu vari palasīt, principā, kad tu brauc pēc maiņas, un tu paspēj uz to vilcienu, jā, vai principā uz autobusu. Jā. Principā tu vari pačučēt, padomāt par kaut ko labu, atpusties, jā, un pēc tam teleportējas uz Rīgu, parasti, jā. Bet sakot tieši par braukšanu, nezinu, ar laiku tu pieroti vienkārši. Ieslēdz labu mūziku,
paņem kafijas bunžu, kauboju cepere, vienkārši brauc ar country mūziku. Esmu noteikti arī nedaudz par jums sīkāk pameklējusi informāciju un paskatījos arī to, ka jūsu vārdi pavīd gan pie dažādām stipendijām, gan arī ir šīs stipendiju fonda mecenātu starp mums. Ir arī raksti par ģimeni un ģimenes dzīvi. Daudz ko es varēju atrast, bet man gribētos zināt tieši no jums, kā jūs paši teiktu, kas līdz šim ir jūsu tāds varbūt nozīmīgākais notikums, sasniegums vai varbūt mērķis uz nākotni. Es gribētu sākt, Valdi, ar tevi šoreiz. Mērķis? Cerams būt labam cilvēkam. Tas ir ļoti labs mērķis. Cerams, jā. Bet līdz šim, kā tu teikt, kā tev ar to veicās un kas varbūt vēl ir tādi priekš tevis nozīmīgi notikumi līdz šim bijuši sasniegumi? Rezidentūra viena ir noslēgta, šobrīd sākta ir nākamā. Covid laiks ir izdzīvots. Kas ir vispār Covid laika izdzīvošana būtisks aspekts, es tā saprotu. Un saki, kā tu teiktu? Kas priekš tevis paša ir tas sasniegums? Vislielākais gandarījums un laikam sasniegums ir katrs pacients, kurš ar smaidu pamet, poliklīnikas kabinetu, palātu, pasaka paldies. Tātad tas droši vien ir tas. Ļoti liels sasniegums, es uzskatu, ir pati medicīnas fakultātes un rezidentūras pabeigšana, jo tas arī ne visiem izdodas. Statistiski, es domāju, kaut kādiem kolēģi piekritīs 60% beidz, ja ne mazāk. Tātad tas ir tāds jau tāds notikums. Certifikāts elektroencefalogrammās ir, kas arī ir papildus ieguvums. Ir arī rezidentūras laikā dabūta balva par labāko zinātnisko darbu Baltijas neirologu kongresā. Tad tas arī ir labs sasniegums. Arī viena, laikam 11. klases studente ir uzrakstījusi arī darbu, savu ZPD, zinātniski pētniecisko darbu ar mani, un viņa arī ieguva pirmo vietu Latvijā ar savu darbu, kas bija ļoti interesants arī par biblioterapijas ietekmi uz pacientu rehabilitāciju. Un vēl kāds mērķis būtu arī iestāties alkoloģijas rezidentūrā šogad. Un saki, Sergej, kā ar tevi? Kas priekš tevis ir tas līdz šim būtiskākais sasniegums vai mērķis, uz kuru tu ej? Tikt līdz savam sapņam, tas nodarboties ar augšējās ekstremitātes, pilnīgi ar visu dabūt vai papildu certifikāti vai iestāties jaunā rezidentūra, bet ir dažādas problēmas. Tāpēc, ka tāda nozara mums, diemžēl, tikai akademiski nav. Es runāju par rokas ķirurģiju. Tas diezgan aktuāls jautājums priekš visa reģiona. Īstenībā tas ir tiešām okeāns. Valdis, redzēju, ka tu esi papildus, šobrīd apgūsti vēl papildus specialitāti. Padalies, kā tev izdodas to visu kopā savienot? Gan ģimene, gan darbs, gan vēl papildus mācības. Šajā mācību gadā uzsāku vēl vienu papildus specialitāti, kas ir arodmedicīna. Strādājot reģionā, kā Sergejs minēja, mēs nevaram fokusēties tikai uz vienu, mēs redzam ļoti plašu spektru visam. Gan traumu ziņā, gan jebkuru... Visgalvenā rezidenta īpašība – rezidentu teleportācija. Jā. Pārunājot ar slimnīcas vadību, kas viņiem aktuāls, kas man aktuāli, nonācām pie šāda kopsaucēja, kur man arī izdevās sekmīgi iestāties. Un šobrīd man risinās rezidentūra. Lielākoties apmācības process ir, protams, Rīga, bet atsevišķus apmācības ciklus arī tepat Rēzeknē būs iespējams vēl iziet. Tā kā, tad tajā brīdī nedaudz mazāk vajadzēs teleportēties, bet šobrīd arī kombinējot ar dežūrām uzņemšanas nodaļā, nākas nedaudz paceļot aktīvāk. Tu arī pieskāries šai vadības tēmai, un tad man uzreiz gribas arī paturpināt ar to, kā tad ir ar kolēģiem. Kā jūs vispār teiktu šeit reģionālajā slimnīcā? Kā jums ir sadarboties ar kolēģiem un arī domājot par to pašu vadību? Vai jūs jūtaties uzklausīti? Biežāk tomēr ir komunikācija ar kolēģiem. Man gribās teikt, ka šī komunikācija ir kaifs. Atceroties rezidentūras studiju procesu universitātes slimnīcā,
tas ir milzīgs organisms, kuru, ja ir nepieciešams sazināties ar citu specialitāšu ārstiem, nu, tad tā pārsvar ir diezgan formāla saruna, stāstam situāciju un tad sarunājam, ko tālāk darīt. Šeit Rēzeknes slimnīca, kas ir daudz mazāks organisms, principā gandrīz ar visiem speciālistiem, nu, vismaz man kā pamatā strādāt stacionārā, nu, esam daudz maz cieši pazīstami, pa tiešo līniju uzzvanīt un bez liekām formalitātēm visu daudz vieglāk ir iespējams sarunāt vai atnākt ciemos uz viņu kabinetiem. Tā kā, nu, šī komunikācija ir daudz vienkāršāka. Man personīgi ar administrāciju komunikācijas izaicinājumu nav bijis. Protams, ņemot vērā, ka rezidentūra ir studiju procesa apmācībās, nu, lielākoties tomēr man ir saruna ar ārstiem, jā. Ar to, bet, nu, ja kādi vienmēr aktuāli jautājumi, nu, ir izdevies atrisināt viņus. Es saprotu, ka tad to kontaktu un jautājumus atbildes var dabūt ātrāk. Nu, daudz vienkāršāk nekā Super ātrāk. Nekā lielajās universitātes slimnīcās, kur citreiz tu pat varbūt nezini, kas ir slimnīcas valdē, kas ir priekšniecībā. Tas arī jāpiekrīt, jo šeit, piemēram, mēs arī tiešām daudz vieglāk varam sakomunicēt ar valdi, uzrakstīt īsziņu, piezvanīt, sarunāt tikšanos, bet lielajās universitātes slimnīcās, kurš katrs nemaz netiek uz vizīti, uz sarunu ar valdes locekļiem, piemēram, un līdz ar to mēs tad arī varam savas kaut kādas idejas ievirzīt, un tad cerēt, ka kāda no viņām arī tiek izpildīta. Bet tiešām arī par šo komunikāciju starp, domāju, jauniem kolēģiem un valdi var teikt, ka ir veiksmīgi. Ja mēs runājam par pacientiem, jo viens ir kolēģi, bet otrs ir pacienti, jo jūs tomēr esat jaunie ārsti un arī atceroties savas gaitas slimnīcā, skatoties no tāda skatu punkta, kad ienāk varbūt jaunāks speciālists, kāda ir jūsu pieredze? Vai pacienti ir atbalstoši vai varbūt mazliet skeptiskāki? Un kas varbūt ir tās labākās vai mīļākās lietas, ko kāds ir pateicis, ja tas ir palicis prātā? Sākšu ar tevi, Kārli. Negatīvas pieredzes ar pacientiem īpaši nav bijis. Man ir kādi varbūt 2-3 pacienti uzjautājuši, cik man ir gadi, jo varbūt, nezinu, izskatos jauns. Bet kopumā tiešām negatīvas pieredzes nav. Un cik man ir nācies saskarsties, tad es uzskatu, ka tomēr vairums cilvēku tieši uzticās jaunajiem ārstiem, jo ir pieejami mums ļoti daudzi resursi, brīvi pārvaldam droši vien arī svešvalodas, varam izmantot tiešām daudz literatūru, un es domāju, ka tas ir tāds pamats un bāzi, kam cilvēki arī uzticās. Un par tādām kaut kādām kā pateicībām vai sirsnīgiem vārdiem, tad, laikam atmiņā man ir viena tātad paciente, kur, zinām, ka Latgalē ir diezgan ticīga tauta un katoļu ticība, tad man uzdāvināja Jaunavas Marijas svētbildi un bija pasūtīts dievkalpojums arī par manu ģimeni, tātad, tas bija tā jauki. Patīkami dzirdēt, ka tā pieredze ir bijusi pārsvarā pozitīva, un es piekritīšu, ka jaunais speciālists nāk ar kaut kādām jaunām vēsmām, tas dod to tādu noteikti arī pozitīvu skatījumu no pašiem pacientiem. Saks arī, kā ir tev bijis saistībā ar to, ar attieksmi no pacientiem pret tevi? Divpusīgi. Divpusīgi, stāsti. Ir pozitīvas un ir negatīvi momenti traumatoloģijā, ja mēs pieskaramies pie šīs jautājuma. Pozitīvie, tas ir principā, tu uzreiz redz pacientus, kuram nepieciešama palīdzība. Un, ja pacients atnāk, paprasa palīgu, tad, principā, es neatceros, es nevienam nebiju atteikuši. Jebkurā laikā, tas bija pa dienu, pa naktī, 2-3 naktis, nav svarīgi pieaugušais bērns, tā kā seniors gados, tā kā tiešām, kad bija vajadzīgi, bet ir dažādi kontingenti. Ar papildu, pieņemsim, psihiskiem saslimšanām, ar alkoholu atkarību. Tas, principā, cilvēki, kurie, pastāstīšu piemēru, kuram patīk lietot alkoholiskas dzērienus, un braukt ar
skrējrītieni un pēc tam cīnīties ar gravitāciju, jo, nu, protams, tas, diemžēl, gravitācija vinē. Un, kad cilvēku atvedāta palīdzība, jā, cilvēks diezgan agresīvs, kāpēc nepieciešams tik ilgi gaidīt, kāpēc jūs mani izmeklējat, vai vispār viņš tā kā pieceļas, jā, tā kā var uz tevi uzbrukt, bija tāda epizode. Bet, nu, situācijas dažādas. Ir tā, ka tu palīdz cilvēkam, cilvēks pēc tam raksta uz tevi sūdzību. Kā tu ar to tiec galā? Kā varbūt ar tām negatīvajām emocijām, kad reizēm, kas arī ir neizbēgama sastāvdaļa? Skaties uz situāciju no visiem pusēm. Ja tas bija tava kļūda, tad tev viņu jāatrod, tev viņu pieņem, un tev tā kā tiešām jāstrādā, lai tas neatkārtojas. Ja tas nav tava kļūda, vienkārši pamatot, argumentēt, kāpēc tu biji to izdarījis, ja, un tā kā atstāt savas pozīcijas. Tas ļoti svarīgi, tiešām priekš operējušām ārstām. Nu, tas ļoti vērtīgs arī ieteikums cilvēkiem, kas klausās, un ka tiešām ir svarīgi šī dokumentācija. Ļoti svarīgs moments. Pacientam ir savas tiesības, bet, diemžēl, visi aizmirst, ka viņam ir savas pienākumi. Un saki, atgriezīsimies arī pie tiem varbūt kaut kādiem pozitīviem aspektiem. Kā tu teiktu, kas ir tāds patīkamākais, kas tev ir bijis no pacienta, kāds komentārs, vārds, varbūt dievkalpojums vai kas cits? Vienkārši cilvēks spiež roku pēc viņa radinieka stabilizācijas, kad viņa bija pēc politraumas. Paspiež roku, apņem tev ar rokam un vienkārši saka paldies un raud tev pleci. Un tas bija tā kā no vienas puses patīkami, no otras puses tas bija tāds moments ar jūtam. Par bērniem atšķirīgais stāsts. Kad tev māte atnesa uz rokām 65% otro pakāpe apdegumu, mēs runājam par bērnu. Tu izdarīji visu īsākajā laikā, sakoordinējies ar katastrofu medicīnas centru, jā, tā kā izsauc reanimāciju, tu viņu stabilizē, atcepināja, visu tur pēc formulēm, tur ir savi algoritmi. Un tad tev kas sakot, forša pateicība no bērnu speciālistiem, kuri atbrauc, pieņemsim, tā kā nodaļa vadītāja bērnu reanimācijas, paspēja tev tiešām roku, viņi tev satīk, skaties acīs, viņi paspēj tev roku, pateica paldies, ka jūs rīkojaties tiešām profesionāli. Un otrais, tad viņi rakstā feedbacku ar pateicību par taviem rīkošanām. Un pēc tam tu saņem pateicību no vecākiem. Respektīvi, šī tā atzinība arī no pašiem. Tas ir ļoti svarīgi atzinība, jo tas dod tev motivāciju, tas dod tev skatu uz to, vai tu ej pareizo ceļu. Un pareizais ceļš, viņš nebūs vienkārši, viņš nebūs īs un viņš nebūs tik vieglāks. Nu, fiziskus draudus par laimi es neesmu saņēmis. Bet, citreiz, teiksim, tā augstu emociju situācijās ir gadījies arī kādus skaļākus vārdus dzirdēt, neapmierinātības draudus. Tas par laimi nav bieži, bet, ir sanācis. Un tāpat laikā saprot, ne visi spēja menedžēt savas emocijas un augsta stresa situācijas, katrs reaģē savādāk. Varbūt kāds var palikt agresīvs, kāds var sākt lamāties, kāds var emocionāli sabrukt, raudāt. Situācijas ir dažādas. Tā ir mūsu realitāte, kā mēs spējam menedžēt emocijas. Par laimi tas nav bieži, bet ņemot vērā, ka tas tomēr notiek arī pēdējos mēnešos, ir arī Latvijas mēdīju vidē, tas ir aktualizējies. Visticamākais no tā mēs nekur arī pārāk tālu neizbēgsim. Veicināt emocionālās inteliģences attīstību valstī, cik tas, protams, ir iespējams tā, lai tomēr saprastu, cik kurš var ietekmēt un nenovēl tagad visu vainu tur, kur viņas nav. Atgriežoties pie tā pozitīva, ar to gribētos šo stāstu arī nobeigt un saki, kas tad ir tas, varbūt, sirsnīgākais, ko tu esi dzirdējis
pacienta ģimenes vai varbūt pašiem pacientiem? Strādājot internās medicīnas lauciņā, stacionārā, pārsvarā ir pacienti, kuriem ir hroniskas slimības, kuras īsti izārstēt nevar, bet mērķis ir viņas menedžēt. Līdz ar to tāda sajūta bieži, kā varbūt ķirurgam vai traumatologam, jā, es izoperēju apendicītu un tagad to pacientu nekad vairs neredzēšu, viņš ir vesels. Tik bieži tā sajūta īsti nav, jo tāpat tie spiedieni, tie cukuri diabēti atgriežās. Līdz ar to tāda varbūt glābšanas sajūta netik bieži ir. Bet atminos vienu gadījumu no Covid laikiem, tā bija tāda pirmā nopietnā, kā es saku, sezona, kad, diemžēl, liela daļa stacionēto pacientu arī gāja bojā. Un bija viens pacients, kuram bija diezgan smaga gaita, un viņam bija divas meitas, kas mēģināja viņu motivēt. Redzot to slimības gaitu, es jau sāku kļūt tāds pesimistiskāks par potenciālo iznākumu, jo, redzot daudzas slimību gaitas, tur jau var rasties iespējas, kāds būs iznākums. Sazinoties ar radiniekiem, lai viņi tur motivē pacientu sadarboties un darboties, laimīgā kārtā pacients izdzīvoja. Pēc savu mēnesi ārstējoties nodaļā sekoja rehabilitācijas kurs pie mums nodaļā. Un tad bija man tāda pirmā kārtīgā sajūta, ka jā, es esmu kaut ko izārstējis. Ja? Tas nebūs tas asinsspiediens, kas potenciāli atgriezīsies. Tas radīja tādu papildus gandarījumu, kad es saprotu, ka iznākums varēja būt arī savādāks. Noteikti tāda atzinība gan no varbūt cilvēkiem no malas, gan no paša pacienta, kā jau mēs dzirdējām, spēlē savu lomu, un tas motivē arī darboties tālāk uz priekšu. Un mēs saprotam, ka atzinība jau ir diezgan svarīgs aspekts arī darba vidē. Un domājot arī par Rēzekni un Rēzeknes slimnīcu, reizēm valda tas stereotips, ka visas iespējas principā ir tikai galvaspilsētām. Un es domāju, ka jūs arī piekritīsiet, ka tas ir stereotips, jo šeit pat reģionā esot ir diezgan daudz bonusus, kurus piešķir pati slimnīca, piešķir gan domājot par dzīves vietas atbalstu, gan arī par kompensācijām atgriežoties reģionā, arī transporta izdevumiem. Un tos, ko jūs arī minējāt, domājot par tādām nemateriāliem bonusiem, arī par to iespēju, teiksim, varbūt intensīvāk uzreiz iesaistīties tajā darba vidē, jo pirmkārt jau speciālistu ir mazāk un ir tāda kontrolētāka uzraudzība. Kā jūs teiktu, kāda ir jūsu pieredze domājot par to stereotipu, ka reģionālajā slimnīcā varbūt iespējas ir mazākas vai nav tās vietas izaugsmē? Muļķības. Īsi un konkrēti. Vai ir ko piebilst? Reģionā, izējot apmācības, parasti mēs daudz aktīvāk tiekam iemesti realitātē. Mums tiek uzticēts daudz vairāk. Ja kamēr šat tad Rīgā varbūt ir daudz ciešāka sadarbība ar citiem rezidentiem vienā lielā bariņā uz mazāku skaitu pacientu. Šeit tas darbs ir intensīvāks, atbildīgāks. Protams, ir atsevišķi izmeklējumi, varbūt specifiski medikamenti, kas reģionā nav pieejami, bet tas ir tīri uz racionālā pamata, jo tas pacientu apjoms nav tāds, lai mums tagad kardioķirurgus 10 vajadzētu uz vietas. Tas ir tikai loģiski. Bet viss, kas ir nepieciešams, mums ir pieejams uz vietas. Tajos retajos gadījumos, kad ir kaut kas ārpus kārtas, apdegumi 65% bērnam, tas ir katastrofu centrs, bet tā nav ikdiena, tas ir retie gadījumi, varbūt reizi gadā vai pat retāk, kas tad arī prasa to centralizēto valsts līmeņa iesaisti. Bet viss, kas ikdienai nepieciešams, ir uz vietas. Citreiz gribās teikt, pat iespējas ir labākas kā universitātes slimnīcās, uz atsevišķām iespējām, izmeklējumiem. Protams, var pastrīdēties kāds no Rīgas, bet... Varbūt jums ir ko piebilst? Es varētu piebilst, jā, ka ļoti atkarīgs no paša ārsta, paša speciālista motivācijas un vēlmes palīdzēt, jā, un, piemēram, es varu no savas puses pateikt, jā, ka atnākot uz Rēzeknes slimnīcu, tātad mums pēkšņi parādījās, ka plazmas apmaiņu arī neiroloģiskiem pacientiem
sākām taisīt, jā, un pie dažādām saslimšanām var diezgan veiksmīgi viņu pielietot un arī palīdzēt cilvēkiem. Ja? Iepriekš tas netika darīts, jā, tad tika veikt arī pirmā trombektomija Rēzeknes slimnīcas pacientam. Jā. Tas arī ir tāds, īstenībā notikums. Jā. Tātad to atkal jāgrib darīt, ir jāmeklē, jāatlasa pacienti, kandidāti uz šo procedūru, jā, un lai tu to varētu izdarīt, jā, tad tev ir jāzina situācijas, kad to var pielietot. Jā, un tā ir tā informācija, ko tu iegūsti lielajās universitātes slimnīcās, un tev viņi ir jāatved uz reģionu un jācenšas pielietot šeit. Problēma ir varbūt tas, ka ir ļoti daudz pacientu brīžiem, jā, un tas, lai kaut ko ieviestu jaunu, jā, vajag, lai tev būtu stunda dienā, piemēram, brīvs laiks, lai tu vari izdarīt kaut ko savas nodaļas labā, savu pacientu labā, jā, bet ja tu esi ļoti pārslogots, tev ir virsslodzes pacienti, tad, protams, tu to nevar īstenot, jā, bet ar ļoti lielu vēlmi to var izdarīt. Un mums ir vienkārši jāzina tās situācijas, jā, kad šeit mūsu iespējas, piemēram, beidzas, jā, tās ir uz pirkstiem saskaitāmas diagnozes, jā, kad tas pacients ir jāpārsūta, piemēram, uz universitātes slimnīcu. Gadā, es teiktu, tie ir, pāris pacienti. Tas viss sekojot vadlīnijām. Iekšīgais slimībās, pārsvarā, kad mēs pārsūtam, tad, kad ir nepieciešama invazīvā kardioloģija, tad attiecīgi tā ir Daugavpils, kas ir tuvāk, vai pie sirds ritma traucējumi, kad ir stimulātori, tad tā attiecīgi ir Rīga. Bet, tā nav ikdiena, un tie ir tādi specifiski gadījumi, kur jau šie mehānismi ir izstrādāti. Bet ja mēs domājam arī ne tikai varbūt par tādu medicīnisko aspektu, bet arī par tādu ikdienu un iespējams kaut kādiem hobijiem, aktivitātēm, kas ir pieejami šeit Rēzeknes pilsētā, kaut vai tā pati koncerta zāle Gorst, kurā mēs arī šodien atrodamies, kino, olimpiskais centrs un tā tālāk. Sakiet, kā jūs pavadāt savu ikdienu tad, kad jums ir brīvs brīdis, ko jūs darāt? Un kas varbūt būtu tā vieta, uz kuru labprāt paņemt varbūt kādu savu kolēģi līdzi, ja vēl neesat paņēmuši? Šeit Rēzeknē, varbūt Rēzeknes novadā, kas jums uzrunā un patīk? Priekš manis diezgan svarīgi ir laiks, kurš ir nepieciešams, lai tu varētu nokļūt darbā. Tātad tas ir diezgan ātri. Arī bērnu, ja vajag aizvest uz dārziņu vai uz kādu pulciņu, tas arī prasa mazāk laika. Tātad, satiksme ir noteikti krietni labāka, mazāka, jā, mazāk intensīva. Zinām, ka Latgale ir zilo ezeru zemē, tātad, un tiešām daba pie mums ir ļoti skaista. Jā, tad, pilsētā ir ko apskatīt, ir kur pastaigāt. Jā, tā pati promenāde, Rāznas ezers, kāds šis skatu tornis, kur uzkāpt augšā. Jā, es noteikti arī ciemiņu aizvestu pacienāt ar kafiju uz kūpu. Jā, tā. Sergej, kā tu teiktu? Kas tev uzrunā Rēzeknes pilsētā tieši no tādas sociāli aktīvās dzīves, nedomāt par medicīnu? Nedomāt par medicīnu. Tas ir grūti. Pamēģini. Nebija tik daudz laikā izpētīt apkārt pilsētas, bet noteikti nākotnē būtu forši iepazīties ar vietējiem medniekiem, uzzināt kaut ko par medības, par makšķerēšanu, kur kas notiek, kad procesi, tad principā aktīvs sports būtu, vai aktivitāte būtu forši aizbrauc pašā pa šķīviešiem. Es nezinu, es uzskatos vairāk uz to pusi, varam kopā ar Kārli aizbraukt. Un, Sergej, Valdi, kur tu tērē savus pāri palikušos procentus? Citreiz gribās kaut kur tālāk no Rēzeknes aizceļot, lai redzētu arī kaut ko. Citreiz atkal kaut kāds sadzīviskais pasāciens ar kolēģiem, kādas spēles uzspēlēt vai kaut kur arī izbraukt nedaudz. Vai vispār neko nedarīt. Jā, tas ir fantastiska diena, ka tur nekur nav jābrauc. Vienkārši tu var pamosties, izdzert kafiju, izbaudīt rītu. Dabā mierīgi noteikti tas, ko šeit arī var. Izgulēties. Kas tas ir? Mēs mainām akumulātorus vienkārši. Es jūtu, Sergej, ka tev nav bērnu. man nav bērnu. Bet... Un ir rezidentūra. Sakiet, kā jūs vispār kopumā, tādos 5 vārdos raksturot savu pieredzi šeit Rēzeknes slimnīcā rezidentūrā? Izaicinošs laiks ar plašām izaugsmes iespējām. Atbildība un piedzīvojums. Es rezidentūras laikā uz Rēzekni braucu uz dežūrām.
nodaļā es šeit biju varbūt maksimums 2 nedēļas, kad bija saslimuši dakteri un tiešām vajadzēja izpalīdzēt slimnīcai un kolēģiem, bet es diezgan stingri palieku pie tāda uzskata, ka rezidentūras laiks ir jāpavada universitātes slimnīcās, bāzes vietā. Un, lai tiešām tu vari to iegūtu informāciju atvest pēc tam uz reģionālo slimnīcu. Un es praktiski iesaku kolēģiem, protams, Rēzeknes slimnīca ir ļoti, ļoti laba vieta ar labiem cilvēkiem, sirsnīgiem, zinām arī par Latgales viesmīlību, kā pabaros izguldīs un vēl uzaicinās ciemos, tad es tiešām, tas viss ir ļoti jauki, bet rezidentūras laiks ir ar abām kājām jābūt ar universitātes slimnīcā. Ne līdz galam piekristu, tas ļoti atkarīgs no apmācības ciklā, kāds ir bijis. Atsevišķi, es pat teiktu, man ir bijuši veiksmīgāki Rēzeknē nekā Rīgā, tad, kad viņi ir dalīti. Tas ļoti atkarīgs no cikla. 50-50. Es pateikšu, tas tiešām atkarīgs no cikla, bet mana specialitāte noteikti jāsāk universitātes slimnīcas centros, trauma centros, kur tiešām operē kādas specifiskos lietas, bet ļoti augsta līmeņa. Un šis līmeņi, šis stilu tev pārņemt un tiešām atvest uz reģionu, jo tā notiek evolūcija. Paldies jums liels, ka jūs padalījāties ar tādu mazliet dziļāku ieskatu par to, kā tad ir būt rezidentam un kāda tā rezidentūra vispār izskatās. Un es ceru, ka kādam, kurš klausās vai skatās, tas palīdzēja mazliet izkristalizēt šo te bildi. Paldies jums liels, un tad jau tiekamies arī nākamajā sarunā.